Patīkamas pārmaiņas aizvadītā gada nogalē piedzīvojas Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari. Tā renovācijas un rekonstrukcijas darba rezultātā pacientu un personāla ērtībām izbūvēta pacēlāji, lifta slimnieku celšanai un pārvietošanai, izveidota jauna medicīnas personāla izsaukšanas sistēma un uzlabota aprūpētāju darba vide. Īpaši pacientus priecē renovētais hidroterapijas komplekss ar jaunām specializētām hidromasāžas vannām un silto minerālu ūdens peldbaseinu. Jau vairāk nekā gadu rehabilitācijas centra Vaivari telpās strādā Ingūnas Roškalnis Žuburas ārsta prakse kardioloģijā. Pusotru gadu viens no maniem lielākajiem sadarbības partneriem ir NRC Vaivari, kura telpās es esmu izmitinājusies, un esmu izmitinājusi arī savu ārsta praksi. Un šobrīd ir tā, ka Vaivari pēc rekonstrukcijas ir atzimuši jaunā skatā, un tas ir daudz patīkamāk pacientiem, arī tie, kas meklē tā kā privātu ārstu. Un līdz ar to es varu būt tikai laimīga par savu sagādāto iespēju, to, kas man ir šobrīd. Un šī pusotra gada laikā es esmu ļoti daudz ko iemācījusies, jo tad, kad es sāku strādāt, es biju kardiologs, un tā kardioloģija bija tā nozara, kas man likās ir diezgan saprotama un man zināma. Bet šobrīd manā praksē ir nonāk dažādi pacienti, ne tikai tīri kardioloģiski, bet arī tādi, kuriem ir vajadzīga nedaudz savādāka palīdzība. Un tad tu strādājot, iemācies to un apzini to nišu, ko tu varbūt arī nezini, un man liekas, ka man kā ārstam tas ir mani pilnveidojas. Un tās pacientu grupas, kuras šobrīd ir tās, kas nonāk pie manis, es viņus varu sadalīt vairākās daļās. Un tie ir gan gados jauni pacienti, tādi, kuriem ir vajadzīga kaut kāda ātra diagnostika un uzzināt kaut ko, apzināt par savu veselību. Tā ir pacientu grupa, kas ir nedaudz vecāka, kas varbūt ir vēl ne īsti pusmūžā, bet tādi, vairs ne pavisam jauni. Viņiem ir kaut kāds priekšstats par savu veselību, viņi zina, kas tad viņiem īsti ir. Viņiem ir uzstādīta varbūt pat diagnoze, bet viņiem nav īsti izstrādāts algoritms, kas tad ir jādara un kā ir pareizi jādara. Un tad mēs esam tie, kas mēģinām viņiem maksimāli ātri salikt visu pa plauktiņiem, izstāstīt, kā būtu pareizi, gan kādu medikamentu jādzer, gan kāds ir dzīves ritms un dzīves režīms un ēšanas režīms, un mēģinām viņiem piepalīdzēt, sakorģēt to, ko varbūt mājās, sēžot pie interneta vai lasot presē, ir diezgan grūti, nezinot medicīnu, diezgan grūti sev atrast pareizo ceļu. Un tad mums ir tāda pacientu grupa, kas ir jau tā kā gados vecāki cilvēki, kuriem ir ļoti daudz dažādas hroniskas slimības, kuras mēdz pāsināties, diemžēl. Un tad, lai viņiem nav jāstaigā uz poliklīniku vai pie ģimenes ārsta un jāmeklē pašam dažādas masāžas un vingrošanas vai kaut kādas elektroprocedūras, tad mēs mēģinām šos pacientus apzināt un viņiem sniegt palīdzību maksimāli tā sakopojot. Tātad, ja viņi atbrauc pie mums, tad mēs viņiem nodrošinam šo vienlaicīgi hronisku slimību tā kā tautā saka, apārstēšanu vai uzturēšanu vai veselības uzturēšanu, un to visu daram kompleksu, bet tas, protams, ir sadarbībā ar Vaivariem, ar manu lielāko sadarbības partneri. Un tad vēl ir tādi pacienti, kas ir varbūt jauni pacientu grupa, kas ir pacienti pēc plastiskām operācijām. Nākamā dienā un aiznākamā vēl kādu nedēļu ir tāds laiks, kad viņš negrib nevienam rādīties, bet no otras puses viņam atkal ir vajadzīga varbūt nedaudz medicīniska palīdzība, lai ātrāk viņš pāriet šim starpposmam pāri un tad jau parādītos kolēģiem un sabiedrībai, estētiski skaisti. Un tad mēs arī šādus pacientus ņemam un ar tādiem strādājam. Un tad vēl ir tāda grupa, kad ir dāmas un arī kungi, kuri grib nomest liekos kilogramus, kas ir uzkrājušies rudens periodā un vēl varbūt šobrīd turpina krāties. Bet tā kā mēs mēģinam ar sulu kūrēm, ar organismu attīrīšanu, sabalansējot uzturu, sabalansējot fizisko slodzi, dodot jau tādas vadlīnijas ikdienai, kā tālāk būtu pareizi jādzīvo, mēģinam maksimāli ātri, lai šis cilvēks atgūst savu iepriekšējo svaru, un tā ir tāda tieviešanas kūre, un arī ne tikai atgūst, bet arī mēs palīdzam viņam sastādīt programmu, viņš var noturēt, jo nomest svaru ir ļoti viegli, bet ir ļoti grūti viņu noturēt. Pēc tam vēl, protams, ir insulta pacienti, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nav nonākuši insulta rehabilitācijā, kuriem ir vajadzīga adaptācija ikdienas dzīvei, adaptācija jaunai dzīvei, jo tā ir savādāk, ja cilvēks saslimst ar insultu. Un īstenībā mēs aicinām jebkuru padomāt par savu veselību, varbūt vienkārši atpūsties, papildīt minerālu ūdeni siltajā basēnā, izbaudīt jūras gaisu, jūras klimatu, pastaigāt gar jūru vai paslēpot gar jūru, kamēr vēl atļauj laiks un parūpēties par sevi, vai vienkārši sev dāvināt atpūtas nedēļas nogalē arī uz dažām dienām. Mums nav
limitēts laiks, kad šim kursam ir jābūt nedēļai vai 2 nedēļām. Tas varbūt arī 3-4 dienas atkarībā no katra iespējām un vajadzības. Tā kā laipni gaidīt pie mums. Henri, kas tev tas? Erosan Forte. Gribum zāles. Piedod, mūsu laikos mums tās nebija vajadzīgas. Bet šodienas vīrietim iziet no mājām bez Erosan Forte. Tas ir tikpat slikti, kā aizmirst tur mobilo telefonu. Erosan Forte. Henri. Erosan Forte – dabīgs potences uzlabotājs vīrietim. Numur 1 Eiropā.